Sauli visiem. Klausies, Edgars šodien dzirdēja, ka no rīta tos var stāstīt sadās tīkli, ka ja tev gribās zināt, cik tev vajag elektrību, tad tu paņem mazāk, lai būtu mazāk jāmaksā, un ja tad sit ārā korķis, tad liec atpakaļ. Ko nozīmē jaudas samazināšana? Mēs braucam, mēs mainām ievedu automātu. Ja jums bija 32, tad liekam 25, jo tas ir vienīgais veids, kā saprast, ka jūs esat aizšāvusi greizi, ja jums sāks izt to automātu pēc tam ārā. Ja? Un ja jūs esat sapratuši to, tad mēs braucam pēc tam atpakaļ, un mēs atkal viņu mainām atpakaļ. Tas ir maksas pakalpojums? Tas ir maksas pakalpojums. Ap 80 eiro aizbraukt turpi, vienreiz atpakaļ, un pēc tam atkal aizbraukt. Man tā liekas, ka to visu var darīt daudz vienkāršāk. Un ar pavisam vienkāršiem aprēķiniem, lai cilvēki tiešām nedara muļķības. Atcerās, nevis vienkārši mēģināt saprast, kad izsitīs kaut ko. To var izreikināt. Tas ir viens un otrs. Tur bija vēl maksa par to, ka tā tava mēģināšana 2 reizes braucot šiem dienestiem apmēram izmaksās 160 eiro, bet uz kalkulātoru mērīgi var sarēķināt. Tā es varētu ugunsdrošību mājā pārvadīt aizdedzinu. Ja degta brauc ugunsēsē, nedegta ir kārtībā. Tā var? Es domāju, ka tu vari mierīgi pamēģināt, kā aizskars, uz kuriem rakstīts, ka viņi nedegošie. Vēd tāda būt. Tos labāk pļāvāju šķūri. Tos pamēģini pie mājas, kā pieraut uguni, ja iet, tad es tad ugunsēsē braucu. Sapratu, sadās tīkli diezgan stulbi ieteikuši. Varbūt, ka izstāst, kā tev var sarēķināt pēc fizikas un matemātikas. Pēc fizikas un matemātikas ir salīdzinoši vienkārši, un īstenībā, mēs izdarījām tā, ka mēs paņēmām dzīvokli, un paņēmām privātu māju. Tas divas primitīvas lietas no tiem lielākiem patērētājiem, kas no cilvēkam tur ir. Tur cepeškrāsna, teikāna, elektriskais sildītājs, apgaismojums, lādētājs, leduskapis. Tas ir tāds plus-mínus apmēram, cik katrs ko tur ēd. Jā, bet man interesē vidēji tādā, piemēram, dzīvoklī aiziet tie kilovati vienmēr. Skaties, ja tu saslēdz visu vienlaicīgi kopā, pieņem cepeškrāsni, teikānu, elektriskais sildītājs, apgaismojums, boilers, leduskapis un vispārējais, tad tas kopīgais sastāv 7,6 kW. Var gadīties vakarā viss atnāk. Baigi tev zina. Dušā viens var kā. Jā. Viss kopā. Redz, tad pēc šī te aprēķina teorētiski mums vajadzētu būt 34,45 ampēriem. Tajā brīdī, kad uzdod iekšā, un tev viņš varētu... jāņem 34 ampēri. Negluži, jo tas aprēķins mazliet savādāks, jo īstenībā ir kā. Ir tādas praktisko darbu metodiskie norādījumi, RTU, 2019. gads. Un sadals tīkli pēc šī īstenībā arī metodikas arī rēķina arī. Tad cik man vajag šajā dzīvoklītī pieslēgumu? Skaties, tad pie šīs te veida patērija, ko mēs tikko kā nosaucām, tad mēs skatāmies pēc koeficienta, koeficients 0,63. 7,6 kg. Koeficients ir 0,63. Jā, sareiziet to, tad man vajag mazāk. Sareiziet to ar to sanāk, ka tev pietiek ar 21,7 ampēriem, tad tev nekas nekusīs, nekas nesils un korķis ārā nevajadzētu bliest. Tad man metode ir tāda, es saskaitu visus tos patērētājus, saskaitu tos ampērus, pielieku koeficientu, gatavs. Nevis atsakos, nodedzinu māju, un tad piesakos apakaļ par lielu naudu. Jā, tieši tā. Jo tur vēl sanāk arī māja, tieši tas pats ir, ka privāta mājā bišķi tur vairāk kaut kas ir, un tur ir 3 fāzes, tad līdz ar to tas patēriņš sadalās pa tām 3 fāzēm. Bet beigās tik un tā sanāk tie paši 20 ampēri ar šādu pašu veidu. Tad privāta mājā mums ir gan 2 reizes vairāk. 2 reizes vairāk, 14,4, pilnīgi pareizi. Un tad tajā pīķī ir 44, bet es neņemu 44. Bet tu 44 neņem. Jo koeficients ir 0,41. Pareizi, 44, 0,41, tu dabonam 19,92, tad 20 ampēri. To pašu, ko tajā dzīvoklī? Jā. Jā, bet ar 3 fāzēm? Jā. Draugi mīļiem, ir jārēķina. Tur tas nav nekāds noslēpums, ka tu vari ielikt iekšā un paskaties, kā beigās ir jārēķina. Un man tā liekas ar veidu, ka tu sagaidi, ja te viss ir ārā un kas tev slēdz atkal iekšā. Man liekas, vajadzētu būt šitās tīri no fizikas un matemātikas pieiet, un to visu var draugu. Jo katrā telefonā un datorā ir kalkulators. Mēdz būt. Un nav jāsauc sadals līgu par tiem 80 eiro. Nē, pats ir, mēs tagad visa Latvija pēkšņi tagad izdomās izmēģināt kaut ko tādu. Zināt, pēkšņi vienam arī, Pauli, klausies, davai izmēģinām. Zināt, mēs tur sarunājam, piemēram, Ādažu novads izmēģina, vai šokar strādās vai nestrādās. Es domāju, ka sadals tīklu pirmkārt nokarsies ar visu to pasākumu. Otrkārt, es nedomāju, ka viņi būs spēji to darīt, un tas viss, kam tas ir vajadzīgs vispār? Jā, var mierīgi izrēķināt. Jā, var mierīgi izrēķināt. Ziniet savus kilovats, ziniet savus ampērus, pievienojiet koeficientu, jums viss būs skaidrs un nebūs jātērē nauda. Saula visiem un arī naudu visiem. Saula visiem un naudu visiem, bet tu, man liekas, aizmirst pateikt vienu lietu, salīdzinot ar to visu, kā tas aprēķins bija. Man liekas, ka sadals tīkli varbūt, ka darbojušies arī 86. gadā.
Nu, pēc tā rokraksta. Pēc tā rokraksta izskatās, jā. Bija ķeguma Hesā bija tie pārbaudas darbi, tas ceļš turēs, vai ne? Sadzir virs tos kāzus, kamazus un krāzus, un tas viss tas ceļš nobruka. Jo tad bija skaidrs, ka vajag stiprāk. Tomēr. Nu kā, nu reģi, tu neturēji. Tas pats ir atsakies no pieslēguma. Izšķau kārtus. Tu saproti, ka ir vairāk. Tad, ja tev sabrūk vienreiz tas ķeguma, otrais zin, ka jābojas. Otrais taču sabūs. Salu visiem. Salu visiem.